Čau visiem no mājām. No mājām, jā. Ko es jums vēlējos pastāstīt? Tā ir tad viena ļoti svarīga lieta maniem fermentētāju draugiem. Jā, bija mums tad riktīgā ķiploku ēra, bet šobrīd tie, kas prasa ķiplots, viņa ķiplots viņš kādu laiku nebūs. Un es pastāstīšu, ir tad divi faktori. Pirmais. Tas, ka mums vienkārši ir gatavi viņu personiski vairāk, negribās tik ļoti. Mēs gandrīz 3 gadi dienā viņu dzerām, un tas bija mūsu ikdienas patērējamies, mēs viņu visu vairāk dzērām. Un pēc šiem 3 gadiem vienkārši organisms arī saka, ka pietiek. Un vēl kas ir ļoti spēcīgi mainījies. Iepriekš es ķiploku vispār nevarēju, man viņš ļoti garšo kā augs, kā garšviela, kā piedeva ēdienam. Vienkārši, man liekas, viens no maniem mīļākajiem. Karijs, protams, labs un pipariņi labi, jā, bet es nevarēju vispār ķiploku, ja viņš bija mazliet pat pierīvēts apcepts, man vienmēr bija dedzināšana. Tad tagad es saprotu to, ka man vispār ar ķiploku vairs nav problēmu. Un es domāju, arī ilgstoši, pieņemsim, dzerot to fermentu tur, kur no kā jums ir tā kā kaut nepanesamība, alerģija, mēs varam to caur fermentiem atjaunot. Jā, tā kā tas ir viens. Jā, tas ir tas faktors pirmais, ka mums pašiem vienkārši, mēs esam dadzērušies to ķiploku, bet drīzumā būs ar laksi, jo mums ir sasaldēts laksītis daudz, un tas ir tāds maigais variantiņš, laksi gribās, jā, bet tādu ķiploku nē. Un otrs, kas īstenībā ir ļoti, ļoti svarīgi, ko mēs atklājām šo 3 gadu laikā, tas ir mūsu pieredze. Pa ziemu ķiplokus labi saglabāt ir diezgan grūti, un pat vispār ķiplokiem jābūt ir ļoti kvalitatīviem, mūsējiem, bet viņiem ir jābūt svaigiem, bez pelējuma, un uzturot vienalga kādus arī pagrabos vai kur tāpatās ir ļoti sarežģīti šos augļus, dārzeņus un arī ķiplociņus saglabāt pilnīgi pilnīgi tīrus. Lūk, un tad es domāju, kāpēc ķiploks ir tik piņķerīgs? Protams, pirmais, ķiploks var nogalināt, viņš pats par sevi ir jaudīgs un spēcīgs, viņš var nogalināt enzīmus. Tas ir skaidrs, un tas ir jau vairākas reizes noticis šo 3 gadu laikā, ka ir piešauts pa daudz ķiploks. Bet es domāju, kāda ir vēl viens faktors. Es domāju, kāpēc pat pirmajā reizē sanāk labi, otrais metiens, un trešajā jūtu atkal nav tas, kam vajag būt. Nav vienkārši. Un tas notiek tieši ziemas laikā, vai arī tad, kad jau ir pavasaris. Un, redziet, fermenti, šīs baktērijas ir spēcīgas, viņas tad brūk virsū patogēnai vidē, čurājot virsū spirtu. Ok, tas tā kā ir labais, bet, kad viņām arī ir par daudz slodze, tas attiecās īstenībā ne tikai uz ķiplokiem, arī, ja mēs nevīžīgi savācam ogas, pieņemsim tās pašas mēlenes, mēs viņas sasaldējam, un ir bijušas daudzas jau sabojājušās odziņas. Arī tad ferments pēc tā garšos. Fermenti ļoti mīl kvalitāti. Visam ir jābūt vienkārši perfekti svaigam, vai ātri sasaldētam, vai liofilizētam. Tāpēc ziemas laikā uzticamies vienkārši liofilizētajam, pareizi žāvētajam. Tas būs daudz labāk nekā ņemt tur to saldēto ārā, kurus mēs zinām esam lasījuši varbūt ne tik rūpīgi, jo tad, kad mēs ar Gati taisījām, te bija mums aizpagājuši vasar laikam. Jā, ka taisa no savām tikko lasītajām mēlenēm, ka tu katru odziņu esi pārlasījis, jā, izcils mēleņu ferments sanāk. Jā, tā kā tur ir jāpievērš uzmanība. No ķiplokiem ir tāpat, tātad ir noteikti kāds ķiploks, pat tad, ja tu liec visus svaigus, kā zinām, pieņemsim tā pati pelējuma pūciņa, ja kaut viens ķiploks, tur 1000 ķiploku un viens ķiploks kaut kur ir iebojājies, viņš jau ir skāris visus. Tātad īstenībā es arī mēģināju liofilizētā veidā ķiploku likt, bet tas nav tas vairs nav tas ķiplokam tieši. Lūk, tā kā lieciet to aiz auss, ja nav pārliecības par ķiplokiem, tad labāk taisam, man liekas, ka ķiploki, kad ir sezona, kad viņi ir svaigi, tad atkal jāskatās, lai nepieliek pa daudz, jo viņi ir ļoti spēcīgi. Bet tas iet vispār kopumā uz visu, ne tikai uz šiem ķiplokiem, bet vispār pievēršam uzmanību.
jā, šai kvalitātei. Jo enzīmi, nu, viņi nevar vienmēr ar visu tikt galā nabadzeņi, ja viņus moca un liek klāt, jā, tā jau ķiploki ir, jā, un tu vēl kaut ko vēl pieliec klāt, viņiem ir diezgan sarežģīti tikt ar to galā. Tā es ievēroju. Jā, bet varbūt kādam ļoti labi sanāk un garšo, un plus arī, protams, enzīms, viņš negaršo tā, kā viņam vajadzētu, kā viņš garšoja pirmajā reizē. Viņam vairs nav gāzes, un viņš jau sāk mazliet uz etiķu pusi vilkt, un saldums vairs nefermentējās ārā, kas ir, ko mums vispār nevajag, ja? Mums nevajag dzert saldu enzīmu. Mums vajag dzert neitrālu enzīmu. Tie, kas garšo pirmo reizi, viņi saka, mazliet kā bērzu suva. Es saku, jā, šodien man bija cilvēks. Un es saku, tā ir. Tā ir tad, kad pirmo reizi dzer. Jā, saulīt spīd. Saulīt spīd, cik jauki, vai ne? Uzspīdē Latvijā saulīt ir diezgan mazas, jums teikšu. Jā, šeit vajag diezgan lielu jaudu. Latvieši ir rūdīti, ļoti rūdīti. Vispār ziemeļtautas cilvēki ir rūdīti. Viņiem ir šī spēja būt šeit. Vai mēs varam lepoties ar to, būt šeit. Nav mums, pieņemsim, kā Eģiptē saule katru dienu, vienkārši cauru gadu, katru dienu. Un, jā, bet mums tā saulīte, mēs vairāk viņu ražojam iekšā. Jā, jo tā ir tā galvenā saule. Tā ir šeit ir tā galvenā saule, ko mēs varam neatkarīgi no laikapstākļiem katru dienu ražot, bet tam ir vajadzīgs laiks. Laiks, disciplīna. Jā, disciplīna. Es pēc Eģiptes arī nevarēju vispār vingrot atsākt. Man liekas, viss tik smags, viss tik sarežģīti, jā. Tāpēc ilgi izkrist no aprites, kā saka, arī pēc tam grūtāk ir atsākt. Bet atpūta ir vajadzīga. Ļoti, ļoti. Nu, tā kā tā, tas ir tiem maniem, kā saka, fermentētajiem, kas arī gaida ķiploku un kas fermentē ķiplociņu, tad lieciet aiz auss, tas ir ļoti svarīgi. Lai sanāk kvalitatīvs ferments. Jā, ja vienīgais vēl var ļoti, ļoti rūpīgi saglabāt ķiplokus. Jā, žāvēt viņus pareizi, ja mēs ar Gati tieši tā arī darīsim, lai pārliecinātos par izcilu kvalitāti, viņi ir jāsažāvē. Jā, pareizā temperatūrā, samalt pulverīti, jo es nopirku samaltu liofilizētu, kā jau es teicu, bet man nepatika, kaut kas man nepatika, jā, man likās, tas nav tās, jā. Nu, tā kā tā, mazliet saules, mazliet pļāpāšanas un, kā saka, Kristīnas ieteikumi, jā, lai jums visiem saulaina, skaista diena, un ne tikai šodiena, bet visa dzīve.